Bekstrēms atradās. Un Kautiņš. Karlsons. Un Kobajas. Kobajas var izkauties. Un Kobajas grib izkauties. Un Karlsons arī. Bet pagaidām viņiem nāksies atpūsties uz noraidīto soliņu. Abus divus stumi tur iekšā. Pilnīgi ar spēku līniju tiesneši. Kobajasam rados ir arī cīkstoņu un bokseri. Es domāju, Karlsons nezinu, uz ko viņš ir gatavs parakstīties, jo Karlsonam Nacionālajā hokeja līgā ir pilnīgi citas funkcijas. Un skatāmies, kā tas viss sākās. Ļoti labs spēku paņēmiens Jāsa izpildījumā. Un Karlsons ir tas, kurš sāk šo cīņu. No abiem 2 minūšu sots. Abi tagad ir uzvilkušies. Gaidīsim viņus. Parādāmies laukumā kopā no noraidīto spēlētāju soliņu. Es domāju, tiesnesis tam pievērsīs uzmanību un noliks līniju tiesnesis tur pa vidu. Kā līdzjutēji, Latvijas līdzjutēji draudzīgi tagad dēvē Kobajaši. Pēc 10 sekundēm laukumā parādīsies sodīties spēlētāji. Ripi ir mūsējiem. Pujats par to cīnās. Un tagad Daugaviņš. Pujats. Un jāsdodas provocēt Karlsonu un Kautiņš iet vaļā. Tūdaļ pat iesaistās līnija tiesneši. Un pacelt jau galvenā tiesneša roka. Karlsons arī dod atbildi un Kobajas uz ledus. Tad Karlsons metas viņam klāt. Uzreiz iznākot no soliņa, Jāss lidoja Karlsona virzienā, izdarīja sitienu ar nūju. Un tūlīt arī aizsāk šo Kautiņu. Abiem diviem hokejistiem šī spēle ir beigusies. Un tiek nomātāts ar dažādu drāzu tur Kobajas. Skatāmies vēlreiz. Koba uzreiz saka, nāk šurp. Un dabū ciest NHL rezultatīvākais aizsargs. Izdodas viņam tomēr nolaust uz ledus Jāsu. Uzreiz metās tātad no noraidīto spēlētāju soliņu virsū Karlsonam. Redzam, pamatīgi cietus ir arī viņa seja. Pēc šiem pāris Kobas Jāsas sitieniem, masins, zilumi. Tomēr jāatzīst, ka šis nebija tāds Kautiņš pēc kodeksa, jo uzreiz sitiens tika izdarīts no mūsu hokeista puses. Karlsons tam negatavojās. Nacionālajā hokeja līgā, ja spēlētāji grib izkauties, tad nomet cīņas un tomēr ļauj atbildēt pretiniekam. Jāss darbojās šajā situācijā pēc citiem kodeksiem. Pagaidām Karlsons vēl ir uz rezervistu soliņa, un tur arī viņš paliks, jo tikai 5+20 piešķirts ir par Kautiņu šo aizsākšanu, un ļoti grūts 5 minūtes mūs gaida.